Kas ir magnētiskā rezonanse? Jā, tātad magnētiskā rezonanse jau pats šis nosaukums saka mums to, ka tā ir saistīts ar magnētismu un rezonansi. Tātad tās pamatlietas ir magnētiskās rezonanses iekārtā ir ļoti augsts magnētiskais lauks. Tas var būt, piemēram, 1,5 Tesla, kas ir 10 000 reižu spēcīgāks par Zemes dabisko magnētisko lauku. Un tātad ievietojot cilvēku šajā iekārtā, visi protoni, kuri mums ir, tātad, kuri ir ūdens molekulas sastāvā, nolīdzinās vienā līnijā un tālāk pievadot no ārpuses radiofrekvences enerģiju, mēs varam iesvārstīt šos protonus un pārtraucot pievadīt šo enerģiju, mēs varam uztvert signālu no šiem protoniem. Un tā vienkārši runājot, mēs redzam šo protonu daudzumu, nospiedumu, ko mums tālāk jau tiek izveidots mums cilvēkam, ārstam saprotams attēls. Un kā mēs saprotam, ka, piemēram, ja ir kaut kāds iekaisuma process, tur veidojās tūska, tur pieaug šķidruma daudzums, un tur, protams, mēs redzēsim, kad ir augstāks signāls no šiem protoniem. Tā mēs varam atšķirt veselus audus no slimiem audiem.